Kas tu esi, kungs? Dievs, kāds tu esi? Kāds tu esi, mans Dievs? Es tev tik daudz kalpoju, bet es tevi pašu taču nemaz nepazīstu. Par šiem un citiem jautājumiem raidījumā Lūkšanu kambara noslēpumi. Un Jēzus atbildēja un tiem saka: ticiet uz Dievu, jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs, celies un meties jūrā, un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka tas notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdam lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad jums tas notiks. Labvakar, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, brāļi, māsas Jēzu Kristu. Atkal studijā esam mēs divi Jāņi, es Jānis Akmens. Un es Jānis Sadovskis. Un raidījums Lūkšanu kambara noslēpumi. Šajā vakarā mēs runāsim par, kā galveno tēmu, par, ka gavēnis kalpo ticības spēkam. Ticības spēka stiprināšanai un ticības spēka atbrīvošanai, palielināšanai. Es aicinu, ka jūs paņemtu daudz savus rakstāmos, pierakstīsim, lai būtu kur pierakstīt, un lūksim Dievu, un pēc tam domāsim par visu tālāk pārējo. Mīļais Kristu, mīļais kungs, tu šajos vārdos teici, ka tu dod mums tik neizmērojumu spēku, ka mēs varēsim lūgt un ka kalni tiks pārcelti. Debes Tēvs, paldies, ka mēs šajā vakarā varam šeit satikties. Paldies, Jēzu, ka mēs varam runāt par tevi, par tavu spēku, par tavu autoritāti. Paldies Tev, Kristi, ka mēs varam domāt, kā to iemantot savā dzīvē, un tiešām, Jēzu, kā var piepildīties Tavu vārdi, ka mēs lūksim, un viss notiks mūsu dzīvē. Jo, kungs, tā ir Tava vēlme, tas ir Tavs sapnis, Tava vēlēšanās, un Tu mums to visu piedāvājis un devis. Svētais gars, vada lūdzu, kungs, šo raidījumu, Dievs dara viņu dziļu un dara viņu spēcīgu. Jēzu piepildi šo laiku ar savu gara vadību. Svētais gars runā, Tu, Dievs. Mēs Tevi mācekļi apsēžušies pie Tavām kājām, gribam klausīties Tavu vārdu, pārdomāt Tavu gribu, pārdomāt Tavu sirdi, mans Dievs, un lai Tavs prāts, Jēzu, notiek mūsu dzīvē. Un, kungs, svētī, ka tie, kas mēs šeit šobrīd klausamies, ka mēs kļūstam par tiem cilvēkiem, kas spējam lūgt un saņem tādus brīnums, ka pat kalni ceļās. Svētais gars, svētī katru klausītāju, katru cilvēku, kas klausās. Dievs palīdz, lai šis laiks kļūst ar auglīgs, lai viņš ir dziļš, lai viņš ir tāds, kas maina mūs, mīļais Dievs, un maina tās ar mūs šeit radio studijā, un paldies Tev, Tēvs, par Tavu žēlastību un neizmērojumu bagātību, kas ir Tevī un ko mēs varam saņemt un lietot. Jēzus vārdā. Āmen. Jā, tātad, mīļie radio klausītāji, mūsu galvenā tēma tātad šodien ir par to, ka gavēnis kalpo ticības stiprināšanai un ticības atbrīvošanai. Un es, Jāni, tev gribētu jautāt kādu lietu. Daudz cilvēku saka, es gribu būt tā kā tas, es gribu būt tā kā tie un tam līdzīgi, un tad skrien no vienas konferences uz otru un vēl kaut ko dara un saka, es gribu, lai par manīm tur svētais kāds ļoti, tāds spēcīgs, ticīgais uzliek rokas un svaidi, un tad jau, un es varbūt 10 gadus pabūšu draudzē vai 5 gadus, 3 gadus, un te es baigi pieaugšu ticībā, te es būšu ļoti stiprs, ja? Ko tu par to, Jāni, gribētu visu sacīt? Es gribētu pat teikt tā, ka ir labi, manuprāt, iet uz konferencēm, jo tas palīdz garīgi augt. Ir labi atsaukties kādu kalpotāju, mācītāju aicinājumam iznākt priekšā, lai par viņiem varētu lūgt, jo mēs redzam, ka arī Pāvils uzlika rokas un lūdz par cilvēkiem. Bet, mīļie draugi, ticību nevar nopirkt. Ticību nevar nodot vienam no otram ar roku uzlikšanu. Nevar bieži vien nav iespējams tavu ticības spēku palielināt ar to, ka par tevi aizlūdz svaidīts cilvēks. Jā, viņa lūkšanai ir savs spēks, mēs to zinām. Bet ja tu pats esi zaķpastala, ja tev pašam nav ticības, ja tev pašam nav disciplīnas, ja tev pašam nav tādu lietu, kas ir vajadzīgs cilvēkam, kas grib būt stiprs Dieva cilvēks, tad tādas lietas var tikai būt palīgi instruments, bet tas nebūs tavs pamats. Un, ja mēs šodien runājam par to, kā kļūt par tādiem cilvēkiem, tad, manuprāt, par tādiem cilvēkiem, kam ir stipra ticība un kas spēj kalnus pārcelt, tad, manuprāt, īsti vietā ir
vietu no Mateja evaņģēlijas 17. nodaļas. Tātad Mateja evaņģēlija 17. nodaļa, 14. līdz 21. pants. Un tad tie aizgāja pie ļaudīm, un pie viņa atnāca viens cilvēks, metās viņu priekšā ceļos un sacīja: Kungs, apžēlojies par manu dēlu, viņš ir mēnessērdzīgs, viņam daudz jācieš, jo viņš bieži krīt ugunī un bieži ūdenī, un es to atvedu pie taviem mācekļiem, bet tie viņu nevarēja dziedināt. Bet Jēzus atbildēja un sacīja: Ak, tu neticīgā un samaitātā cilts, cik ilgi es vēl būšu pie jums, cik ilgi es vēl jūs panesīšu, vediet man to šurp. Un Jēzus viņu apdraudēja, ļaunais gars izgāja no viņa, un viņa zēns kļuva vesels tajā pašā stundā. Tad mācekļi piegāja pie Jēzus atsevišķi un sacīja: Kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt? Bet Jēzus tiem sacīja: Jūsu mazticības dēļ. Jo patiesi es jums saku, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsiet šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs iespējams, bet šī suga neiziet citādi kā vien ar lūkšanu un gavēšanas palīdzību. Lūk, izcila vieta. Mīļie draugi, mēs panalizēsim tūlīt šo te piemēru, ko Jēzus šeit atstājis mūsu bībelē. Bet es gribētu teikt tā, kad mēs gavējam, tad mūsu miesa tiek pakļauta, miesa tiek nolikta malā, un mūsu gars tiek stiprināts. Atnāk ne tikai prāta, bet sirds ticība. Jo viena lieta, manuprāt, kad es ticu ar prātu, es ticu Jēzum ar prātu, es ticu Jēzum, teiksim, viņa rakstiem, es ticu draudzēji, es ticu cilvēkiem, es ticu tam, ko Jēzus ir teicis. Tāpēc, ka arī vēsturnieki ir sacījuši. Dažādi iemesli. Bet, manuprāt, ir liela starpība starp prāta ticību un sirds ticību. Jo Jēzus minēja šo vietu par kalnu. Bet es gribētu teikt tā, ka tas bija kā tāda līdzība par kalnu, jo kalns nevar tā vienkārši dabiski no sevis kaut kur celties un iemesties jūrā. Nav iespējams. Bet, manuprāt, Jēzus zem šī kalna domāja jebkuru lielu problēmu, problēmas, jeb lietas, kuras nav iespējams atrisināt dabiskiem līdzekļiem, kur nepietiek ar dabisku ticību. Piemēram, man pietiek ar dabisku ticību, ja es nopērku biļeti, ka es iekāpšu šajā autobusā, piemēram, un ka man neizmetīs ārā konduktors. Man pietiek ar dabisku ticību tam, nopērkot lidmašīnas biļeti, ka lidmašīna nenogāzīsies. Man pietiek ar dabisku ticību, un es iekāpšu šajā lidmašīnā, un es lidoju. Jo es paļaujos uz kaut kādām lietām, kas tur varētu darboties. Man pietiek ar dabisku ticību, lai es, piemēram, iet uz draudzi, jo Jēzus ir teicis, ka cilvēkam ir vajadzīga draudze. Pietiek ar dabisku ticību. Jā, bet, kad tavā priekšā nonāk ļaungara apsēsts cilvēks, nepietiek tikai ar prāta ticību. Ir vajadzīga ticība, kas nāk no sirds. Šī ticība ir, teiksim, tāda, ka cilvēks spēj ieraudzīt, ka Jēzus spēj izdarīt neiespējamas lietas. Un ka tu spēj tā noticēt, ka Jēzus var šo ļauno garu cilvēku apsēsto cilvēku atbrīvot. Ka šis kalns, šī slimība, šī problēma, šī neatrisināmā situācija, viņi var atrisināties. Ir vajadzīga sirds ticība. Un ko no šī piemēra mēs varam mācīties? Un ko no šī piemēra, ko mēs tikko lasījām, varam mācīties? Garīgā pasaulē, manuprāt, viens no visizteitākiem un spilgtākiem piemēriem, kāpēc nenotiek zīmes un brīnumi, ir nevis tāpēc, ka Jēzus ir nespēcīgs, vai tāpēc, ka mēs esam pārāk nesvēti vai grēcīgi, bet tāpēc, ka mums nepietiek ticības. Mazticīgi. Viņš pārmet ko? Ne jau tas, ka nav vispār ticības, bet tieši, ko tu minēji, Jānis saka, bet viņš pārmet mazticību. Ka maza ticība, vāja ticība. Jo reku, teiksim, 19. pantā, un pierakstiet varbūt visi vēlreiz Mateja evaņģēlijas 17. nodaļa, es lasīju no 14. panta, bet 19. pantā, tad mācekļi piegāja pie Jēzus un atsevišķi un sacīja, kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt. Mīļie draugi, loģisks jautājums. Pirms tam viņi izdzina. Pirms tam viņi atnāca un liecināja, pat ļaunie gari mūs paklausa. Slimības. Ja viņiem nebūtu bijusi ne mazākā vēlēšanās, ne mazākā tāda sapratne, ka viņi var izdzīt, vai ka viņiem dod šī autoritāte, viņi nemaz neprasīt. Teikt, paldies Dievam, Jēzu, ka tu izdzini, kurš gan to cits spēja, viņi tā teikt. Bet viņi atnāk, saka, Jēzu, paklausies, notika kaut kas neredzēts, kaut kas nepierasts. Līdz šim mēs izdzinām, pēkšņi mēs nevaram. Viņi uzdod loģiski jautājumu. Un Jēzus viņiem saka, jūsu mazticības dēļ.
Tad šiem cilvēkiem, apustuļiem, viņiem bija kaut kāds ticības mērs. Tas nozīmē, ka viņiem bija kaut kāda ticība, ar kur viņi spēja izdzīt ļaunos garus. Un pēkšņi Jēzus viņiem saka, ka jūs šo ļauno garu nevarējat izdzīt jūs masticības dēļ. Jo viņš saka, jo patiesi jums saka, ja jums ticības graudiņš būtu kā sineba graudiņš, tad jūs sacītu šim kalnam pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārceltos, un nekas jums nebūtu neiespējams. Īstenībā jāsaka tā, ka kaut gan šie vīri dziedināja slimus un dzināja ļaunos garus, acīm redzot, viņu ticība nebija pat šī te mazā sinebu graudiņa lielumā, par ko Jēzus runā. Konkrētā situācijā, jā. Tātad Jēzus skaidri pasaka, ka jūs masticības dēļ, tas nozīmē tikai ko? Ka Jēzus mūsu ticību saista, jeb ticības spēku, saista ar kādu interesantu lietu, par kur Jāni ar tevi mēs jau kaut kādas mēnešus vairākus runājam, jo mēs skatāmies tālāk. Jo viņš tālāk saka, pacelies no šejienes uz turieni, un tas pacelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Tātad, ja es saku, jums nekas nebūs neiespējams garīgajā pasaulē, ja jums būs šī viena lieta, bet šī suga neiziet citādi, kā vien ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Un patiesībā Jēzus viņiem atklāja, kad viņi pajautā, kāpēc mēs nevaram izdzīt šo ļauno garu. Jēzus viņiem atklāja, tāpēc, ka jūsu ticība nav tik liela, lai šo sugu izdzītu. Šī suga iziet ne savādāk, kā ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Jēzus saka, viņš 3 lietas patiesībā pasaka. Viņš saista gavēni ar ticību. Viņš saka, no masticības vai no ticības spēka ir atkarīgs svaidījums darīt brīnumus. Svaidījums darīt brīnumus un ticība pieaug tad, ticības spēks pieaug tad, kad jūs lūdzat un kad jūs gavējat. Jo tas ir tas, ko, Jāni, mēs pagājušajā reizē runājam, ka miesa bieži vien mūs uzvar, ka miesa jau ir tā, ka šaubās, nē, tu nevarēsi, tu nespēsi, ja? Un tā ir tā būtība. Un caur gavēni mēs miesu sitam krustā un viņai liekam mirt tādai miesas domāšanai, izturēji. Un tā ir tā būtība, kāpēc mums ir vajadzīga šīs gavēšana, lai mūsu ticība pieaugt, lai mūsu gara spēks pieaugt, lai mēs pieaugt un mēs kļūtu stipri tajā visā. Jā. Šeit skaidri gaiši pateikts, kāpēc mēs nespējam. Jā, patiesībā Jēzus šeit ļoti, ļoti skaidrs lietas parāda. Viņš saista visu, viņš taisa mūsu ticību ar gavēni. Un ja mēs paskatāmies apkārt, varbūt, teiksim, jā, kāpēc varbūt tik daudz, varbūt, tik maz, varbūt spēcīgi svaidīt kristieši, jā. Ļoti vienkārši, mēs ar tevi runājam jau pirmajā raidījumā, mēs uzdevām jautājumu, mēs diskutējam savā starpā, cik daudz gavē. Cik daudzās draudzēs runā par gavēni, cik daudzās draudzēs māca par gavēni, cik ir grāmatu mūsu kristīgajos grāmatgaldos, salīdzinot par gavēni, un izrādās ļoti maz. Lūk, arī rezultāts. Ja mēs skatāmies uz pirmajām draudzēm, un mēs redzam, un vēsturnieku liecība ir tas, ka pirmajās draudzēs zīmes un brīnumi bija tāda diezgan ikdienišķa parādība. Jā. Un mēs sakam, mēs gribētu būt tāda draudze. Un pat patiesībā, Jāni, šeit pieminējam grāmatas, es gribētu vēl pateikt, konferences par gavēni netiek pasniegtas. Jā. Nav tādas konferences. Es neesmu pat godvārds dzirdējis no pasaules, kur teikt, no Amerikas vēl kaut kur, kur saka cilvēku tādu un tādu konferenci un tādu milzīgu konferenci. Bet nevienu konferenci es neesmu dzirdējis, kur runāt par gavēni. Par gavēņu spēku. Par gavēņu spēku, un visa konference būtu tam veltīta. Ir visādam menedžmentam jebkam veltīts. Lūkšanai, tam, viss kaut kam ir veltīts, bet nav par ticības spēka būtību, un ticības spēks ir iegūstams tieši caur šo disciplīnu, caur gavēšanu un lūkšanu, jo mēs sacījām kādā raidījumā, ka gavēt bez lūkšanas nevar. Jā, un patiesībā, ja es vēl šo piemēru pasaku vēl vienu lietu, ka lai šādu sugu izdzītu, tad lielāku problēmu nekā varbūt vienam otram atrisinātu, tev vajag staigāt ļoti tuvu kopā ar Dievu. Tev vajag būt atdalītam priekš Dievu. Tev vajag iemācīties meklēt Dievu. Tev vajag iemācīties pavadīt laiku ar Dievu. Tev vajag iemācīties savu miesu sist krustā un samazināt viņu. Tev vajag iemācīties attīrīties no grēkiem. To visu sniedz gavēnis. Un nav brīnums, ja, piemēram, cilvēks ir 5 dienas pavadījis gavējot. Lasot, lūdzot, pārskatot savu dzīvi, darot kaut kādas lietas, kas izmaina viņu dzīvi, pieņemot lēmumus. Dievs piedod man to, un Dievs gavēnī atklāja mūsu grēkus un kļūdas. Un cilvēks pēc šīm 5 dienām, viņš iziet atjaunots, viņš iziet daudz stiprāks, pārliecinātāks, apņēmības pilnāks, un viņa ticība ir daudz spēcīgāka un vairojusies. Tad nav brīnums, ka šāds cilvēks
lūgs, piemēram, par kādu slimu, par kuru viņš lūdza pirms gavēņa, un šis cilvēks var kļūt vesels. Nav brīnums, ka pirms tam varbūt viņš cīnījās ar kaut kādām problēmām, kaut kādām lietām, netika galā ar kaut kādu jautājumu un nezināja, kā atrasināt, kāpēc šī te gavēņa viņš lūdz un šis atrasinājums atnāk. Kāpēc? Jo Jēzus pasaka, ka šī suga, tātad patiesībā viņš, Jēzus patiesībā ar šo vārdu, šī suga ar kaut kādu īpašu sugu ļauniem gariem, viņš patiesībā parāda šī tas spēcīgākā problēma, šī lielākā problēma, šī vēl kaut kāda lieta, kas ir tāda spēcīgāka, ko nevar vienkārši tā dabūt cauri vai dabūt projām, ka viņi atnāk caur gavēšanu un caur lūkšanu. Un šeit ir to, ko varētu pateikt, it kā par tādu savā ziņā par niecīgu lietu, niecīgu lietu. Personīgi mana pieredze ir tāda, ka tad, kad es esmu noslēgumā lūdzis, pēc gavēšanas es lūdzis, tad kaut vai salīdzinot tā kā, ikdienā es lūdzu, un tad, kad es pēkšņi lūdzu tajā nākošajā dienā, kad viss ir noslēdzies, gavēņas, tā kā es saku, beidzies, ja, tad mana lūkšana pilnīgi ir pavisam citu spēku un ar citu jaudu iet ārā. Ja pavisam cits kaut kas notiek, un tāpēc es pieļauju, ka arī cilvēki nespēja arī īsti lūgties. Viņi nespēja, cits saka, man nav, es nevaru tik skaisti runāt vēl kaut ko un tam līdzīgi, vai nevar izteikties un nevar pateikties, ja, tieši tāpēc, ka viņi patiesībā viņiem nav šīs ticības spēku, viņi nav gavējuši, jo tad, kad viņi gavētu, tad viņi tajā laikā, gavēšanas laikā, vienkārt daudz koncentrētāk lūgtos un meklētu Dievu, un viņa lūgšana dzīvi pat izmainītos. Ja jūs gribat izmainīt savu lūgšanas dzīvi, sāciet, mīļie, gavēt. Sāciet gavēt, un jums būs tas, ko mēs sacījām, šīs tēmas, šī raidījums tēma. Jūs varēsiet lūk, ko gribat. Tieši lūk, ko gribat, un šī ir, kad ticības spēks vairosies jūsos, tad, kad jūs sāksiet gavēt. Jūsu lūkšanas izmainīsies tad, kad jūs sāksiet gavēt. Jūs pieaugsiet. Jo garīgajā pasaulē strādā viens likums - ticība un ticības spēks. Tieši tā. Jo lielāka tev ticība, jo lielāks brīnums tu var darīt. No ticības jūs tiksiet glābti. Jā, un mans taisnais no ticības dzīvos. Jā, mēs no ticības spēka dzīvo. Un, ja mēs gribam dzīvot ar Dievu, mums ir vajadzīgs ticības spēks. Un, mīļie draugi, ja mēs paskatāmies šo Mateja evaņģēliju piemēru, kur Jēzus runā, tad mums ar šo piemēru vien vajadzētu pietikt. Dzirdi mans mīļais radio klausītāji. Tev ar šo ticības spēku, ar šo Bībeles piemēru vien vajadzētu pietikt, lai tu sāktu domāt par gavēni. Lai tu sāktu mēģināt, kā man gavēt, kā man to darīt. Jo tu neesi aicināts visu mūžu nodzīvot, lai citi par tevi lūdzu. Tu neesi aicināts visu mūžu nodzīvot, lai citi tev liek rokas virsū. Tu neesi aicināts visu mūžu domāt par to, ka es jau nevaru, es jau nespēju, man jau nesnāk. Jā, kādreiz kaut kur, varbūt pēc 10 gadiem, kāds liels uzliks man rokas, un tad gan, nemīļie draugi. Jēzus atstāja šo piemēru mums visiem, viņš skaidri pateica, ja jūs lūksiet, kalni metīsies jūrā, un tas kalns, kas varbūt šobrīd stāv tavā priekšā, varbūt tā ir tava veselība, varbūt tas ir tavs finanses, varbūt tas ir tavs attiecības ar cilvēkiem, varbūt tā ir varbūt pat reāli tas kāds ļaunais gars, vai kāda problēma tavā dzīvē. Patiesībā, šis kalns stāv tavā priekšā, un tas, ko tev vajadzētu izdarīt, vajadzētu atdalīties uz kādu laiku un meklēt Dievu gavēnī. Varbūt tas nebūs viens gavēnis, varbūt tie būs 2, 3, varbūt 20. Varbūt tev būs jāizveido tāda pilnīga, tāda nodošanās dzīve, ka tu reizi nedēļā 1 dienu gavē. 3 dienas mēnesī gavē. Un varbūt paies pusgads, varbūt paies gads, bet iedomājies tagad draugs sevi. Iedomājies, mīļais radio klausītājs sevi. Ir pagājis gads. Tu katru nedēļu 1 dienas gavējs, un cik iespējams lūdzis vakarā un no rīta, un lasījis Bībeli. Tu vienreiz mēnesī, 3 dienas, esi bijis atdalījis, teiksim, 5 vakars, 6 svētdien, aizgājis baznīcu, nāc mājās un lasīja un lūdzu. 3 dienas atdalījis priekš Dievu, lasījis, lūdzis, meklējis Dievu, žēlojis grēkus, un paiet gads. Es personīgi domāju, ka pat paskatoties spogulī, tu iespējams sevi nepazītu. Viens no punktiem, par ko mēs runājam, ir tas, ka gavēnis atnes miesas dziedināšanu. Un mēs lasīsim Bībelē par to, ka Dievs saka, un tava dziedināšana notiks ātrāk. Jesajas grāmata 58. Pirmām kārtām tev nebūs lieku tauku, pieņemsim, jā. Bet un tavs ķermenis būs daudz norūdītāks, tavs organisms sakārtosies. Tu nebūsi pilns ar dažām drazām, ko mums pasniedz šis ēdiens. Bet, mīļais draugs, iedomājies sevi garīgi. Vienkārši pafantazē. Tu vienkārši būsi mainījies. Pafantazē, pasapņo kopā ar Dievu. Un Jēzus īstenībā sapņo. Ja mēs skatāmies par šo vietu, Jēzus sapņo, viņš saka, ja jūs lūgsiet,
Un visu, ko jūs lūgsiet, jūs dabūsiet. Mēs to reizēm uztveram kā tādu dogmu, ka Jēzus pateica un tā kā aizgāja tālāk. Bet tajā bija Jēzus vēlme, tajā bija Jēzus sapnis, un tālāk viņš saka, bet šī suga neiziet savādāk, kā tikai caur lūkšanu un caur gavēšanu. Viņš piemin vārdu gavēšana un lūkšana. Un es domāju, ka Jēzus gaida no mums to visiem, jo ko vēl viņš teica? Vienam raidījumam iepriekš mēs teicām, tad, kad es aiziešu uz debesīm, tad viņi lūgs un gavēs. Tieši tā. Kad jūs lūdzat un gavējat, tad neesiet kā liekuļi. Jā, jo viņš arī šeit saka, ja, ka te arī parādās tā viņa vēlme, jūs nevarat. Cik ilgi es būšu pie jums? Cik ilgi vēl, ja? Kādā citā vietā tur viņš saka, cik ilgi vēl es būšu pie jums? Un te jau arī parādās patiesībā, ka viņa tā... Ja es pasaku, rekšēt, cik ilgi es vēl jūs panesīšu? Jā. Tātad viņš jau ar to vien rāda, cik ilgi, tad, kamēr es esmu, es jau izdzīšu viņus, jo man jau ir ticība, ja viņš to pasaka šeit arī šajās vārdos. Man ir ticība, es to izdarīšu, bet jūs sāciet, jūs to varēsiet, jums tas ir jādara, es jums to nododu patiesībā, viņš to vēlēdams nodod mums. To, ko viņš tad nodeva, to viņš nodevis arī šodien, jo Jēzus nav mainījies arī visus šos 2000 gadus. Viņš joprojām ir, un neatkarīgi, vai tu esi jauns pēc gadiem, vai tu esi vecā sirmumā. Nē, tas ir spēks tev, un tu tieši tā kā tu Jānis sacīja, nevis tā, lai tu esi visu laiku, kas prasa, uzlieciet rokas, svētiet mani, aizlūdziet par mani, bet tu vari sākt lūgt par citiem, kas ir vēl ticībā, vēl vājāk par tevi, tu vari sākt pieaugt ticībā un svētīt citus. Jā, jo mēs, mīļie radio, kāds to teiks, jūs tā gudri runājat, jūs esat jauni, spēcīgi un jūs varat gavēt. Bet, mīļie radio klausītāji, atcerieties, mēs runājam par mūsu raidījumiem, mēs runājam par to, ka tu vari gavēt, pat ja tev ir medicīniska rakstura problēmas, tu vari ko darīt. Tu vari atdalīt šo dienu priekš lūkšanas un gavēšanas un veltīt laiku, lai lūgtu, un tava gavēšana būtu ļoti viegls ēdiens, mazāk tā ēdiena. Retāk to ēdienu, un to atdala šo vienu dienu, tad 3 dienas tu ēd mazāk un mazāk un mazāk, un viss tavā dzīvē kārtojas, mīļie draugi, tas ir brīnišķīga lieta, ko mēs varam lietot, un Jēzus šeit skaidri pasaka, viņš pasaka tā, ak, tu neticīgā un samaitātā cilts, cik ilgi es vēl būšu pie jums, cik ilgi es jūs panesīšu, mīļie draugi, nebūsim tādi, būsim tādi, par kuriem Jēzus saka, jūsu mazticības dēļ jūs to nevarējāt. Ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsiet šim kalnam, pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Bet šī suga neiziet citādi, kā vien ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Būsim šie otrie, kas teiks, kura ticība būs kā sinepju graudiņš, un kas teiks, kalns pārcelies, un kalns arī pārcelsies. Amen. Mēs gribētu nobeigt ar dažām lietām, dažām informācijām. Pirmām kārtām, tātad Jāni, tavs telefons un aicinam cilvēkus zvanīt un stāstīt, ko piedzīvot. par savu gavēni. 263 94 720. Vēlreiz 263 94 720. Vēl gribētu teikt tā, ka mēs ļoti piedāvājam un aicinam visiem cilvēkiem iegādāties kristīgo grāmatu galdos vai prasīt savās draudzēs disku Lūkšana kambara noslēpumu, kurā mēs runājam par lūkšanu dzīvi, lūkšanas spēka pavairošanu un par tādu personīgu laiku ar Dievu. Un, protams, jūs piezvanat arī uz telefonu 29 65 41, varat pieteikt seminārus no biedrības tautas lūkšana par lūkšanas un par gavēšanas garīgajām disciplīnām. Lai Dievs jūs svētī! Tiekamies atkal nākošu otrdien, kā es teicu pagājušais, lūkšana tikšanās laiku mainīt nedrīkst. Mēs atkal būsim kopā ar jums, lai Dievs ir bagātīgi jūs dzīvē. Āmen. Ar Dievu palīdzību. Jūs varat kļūt par partneriem raidījuma tapšanā, finansiāli atbalstot. Vairāk informācijas mājaslapā tautaslūkšana.lv vai pa tālruni 29 27 93 60. Lūkšanu kambara noslēpumu.